Par projektu Nāc, dari un aicini citus daudz pasaka jau pats nosaukums. Mēs aicinājām cilvēkus sanākt kopā, lai darītu, kustētos, darbotos, klausītos, uzzinātu, sarunātos un palīdzētu. Un mudinājām, lai tie, kas ir aktīvi, aicina arvien jaunus cilvēkus mums pievienoties. Projekta ietvaros organizējām 6 tematiskus pasākumus dažādās vietās Ludzas pilsētā. Ludzas novada bērnu un jauniešu centrā, novada pētniecības muzejā, pilsētas bibliotēkā, kinoteātrī un katoļu draudzes mājā. Ikreiz dalībniekiem bija iespēja kaut ko jaunu uzzināt, un ikreiz bija iespēja arī darboties pašiem, parunāties un vienkārši pabūt kopā. Ir ļoti daudz mums pensionāru, daudz ir vientuļu cilvēku, un tas ir tāda kopā sanākšana, tāda kopā darbošanās, tāda vienam otru iepazīšana un patīkami tā, un dažādas intereses. Cilvēki nāk ar visādiem ierosinājumiem, ko vēl varētu darīt, un ko kurš prot, un ko kurš vēlas iemācīties. Tas ir ļoti patīkami tieši tā sadarbība, tā kopā būšana, tā ir ļoti patīkama. Mūsdienās tik bieži pasīvi paliekam malā un nodomājam, ka no atsevišķa cilvēka rīcības un lēmumiem taču nekas nav atkarīgs. Organizējot grāmatu apskatu un diskusiju pilsētas bibliotēkā, kā arī kinoseansu filmē Segvārdas Vientulis un tikšanos ar filmas veidotājiem, režisoru Normundu Puci un aktieru Vili Daudziņu, mums bija svarīgi rādīt piemērus valsts vēsturē un rosināt diskusiju par to, cik daudz var izšķirt atsevišķas personas drosme, atbildīgums un uzņēmība. Mūsdienu sabiedrībā ir daudz mazāk iespēja sastapties un kopā darboties dažādām paaudzēm un sabiedrības grupām. Lai arī netrūkst atbalsta pasākumu senioriem, bezdarbniekiem un dažādām invalīdu grupām, tie parasti ir orientēti uz vienu specifisku mērķa auditoriju un neveicina atvērtību, sapratni un saskarsmi dažādu sabiedrības grupu starpā. Mūsu projekta īstenotājus vadīja pārliecība, ka sabiedrībā, kurā dabiski līdzās pastāv, darbojas un komunicē dažādas sabiedrības grupas un paaudzes, ieguvēji ir visi. Es domāju, ka pensionāri ļoti labi sastrādājās ar bērniem. Jā, bērniem arī ļoti patika pasākums, jo izcepa katrs savu piparkūku un aiznesa mājās. Pensionāram arī tas deva papildus enerģiju. Ļoti priecājāmies redzēt, ka 2 projektu pasākumos piedalījās un ļoti labi iejutās 3 nedzirdīgas sievietes. Savukārt seniori kopā ar bērniem darbojās 3 pasākumos. Adventas laikā katoļu draudzes mājā cepot piparkūkus un gatavojot apsveikuma kartiņas, organizējot Ziemassvētku izrādi, radošās nodarbības un rotaļas projekta noslēguma pasākumā 1+1, kā arī kopīgi apciemojot Ludzas pansionātu. Apzināmies, ka cilvēkam, kura iztikas līdzekļi vai fiziskās iespējas ir ierobežotas, ir ļoti liels risks ieslīgt žēlojamas personas lomā. Uzskatīt, ka tā nepārtraukti pienākas saņemt palīdzību, atbalstu, iedrošinājumu, padomu un pat izklaidi. Tādēļ mums šķita būtiski izkāpt no saņēmēja lomas un projekta norisēs veidot sasaisti saņemu un dodu. Sakopt novada pētniecības muzeja apkārtni un iestādīt ābelīti. Ja reiz esam atnākuši ciemos uz muzeju un noklausījušies gida stāstījumu par Ludzas vēsturi. Mēs varējām vērot, ar kādu entuziasmu katrs ar savu grābeklīti, ar slotiņu nāca, lai sakoptu un satīrītu Ludzas mazā ezera piekrasti. Un ne jau var būt tas, ka mēs kopīgi vārījām garšīgu rudens zupu, sasildošu augstajā vējā, bet tas, ka mēs pārunājām, cik skaisti, tad, kad mēs vienojamies kopīgā darbā, kaut ko tīram, sakārtojam, daram labu pilsētai. Izgatavot un katoļu draudzes bērnu skoliņai uzdāvināt paklājiņus, lai vide bērnu nodarbībām būtu ērtāka, siltāka un krāsaināka. Sacept piparkūkas
un aizvest Ludzas pansionāta iemītniekiem ar siltiem Ziemassvētku sveicieniem. Mums bija svarīgi nesteigties, draudzēties, veidot skaistu, sakoptu, iedvesmojošu vidi, radīt kopības sajūtu, kas līdzinās mūsu senču saimes galda burvībai, kur vieta ir visiem, jauniem un veciem, kur ir kopīgs darbs, kopīgs prieks un nesteidzīgas sarunas. Pēdējā projekta pasākuma advents laikā visi kopā veidojām puzuru kompozīciju. Puzuri tapa kopīgiem spēkiem ilgā un rūpīgā darbā. Dāvinot šo seno latvisko rotājumu novada domē, mēs vēlējāmies ideju par cilvēku vienotību un saliedētību kopīga mērķa labā nodot tālāk visai pilsētai un novadam.